Labvakar, cienījamie skatītāji! Šodien raidījumā parunāsim par to, kā dzīves likumu zināšana ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Un šodien mūsu studijā viešņas ir nekustamo īpašumu speciāliste un rakstniece Jirena Kordževa un mediķe Guna Prasecka. Sveiki! Sakiet lūdzu, jūsuprāt, kas ir svarīgākais, lai cilvēks justos laimīgs? На самом деле, самое главное для человека – чувствовать вкус жизни. Вот эту самую эмоцию жизни, радость, вкус каждого мгновения. Tieši tā, tas kā nebaidīties baudīt to dzīvi, ja, iet uz priekšu, meklēt jaunus izaicinājumus, darīt visu iespējamo, lai mums tikai būtu kraišņāka, krāsaināka un skaistāka tā dzīve. Jo bez krāsām, mēs nevaram būt laimīgi, un dzīves krāsas, viņas ir tāds, tie ir mūsu izaicinājumi, tas ir mūsu darbs, mūsu izvēle, visas tās lietas, ko mēs varam paņemt no dzīves, ja? Baudīt dzīvi. Ja, protams. Но очень часто, я, например, часто слышу, да, человеку предлагается что-то новое, он говорит, а вдруг мне не понравится? Он знает, что такое радость жизни, он знает, что такое вкус жизни, но у него осталось так мало этой радости, что он начинает ее экономить. Он как будто бы экономит радость жизни, как будто бы у меня мало, да, а вдруг мне не понравится, моя радость уменьшится. То есть он сам отрезает себе все возможности для радости новой. Он экономит старую радость, старый вкус жизни и не получает новый. Это ужасно. Jūs pašas esat nonākušas pie šiem dzīves likumiem, un patiesībā jau iepriekš mēs raidījumos esam runājuši un skāruši šos dzīves likumus. Varbūt jūs varētu vēl kaut ko pateikt šai sakarā? На самом деле, это же самые главные вещи, да? Законы жизни, они гораздо больше, чем что-то другое. Да? Если мы знаем законы общения, мы можем общаться, у нас есть друзья, у нас есть круг общения, да? И мы вместе, мы не против кого-то сразу, да? Мы понимаем друг друга. Mēs atnākam, runājam, kādi likumi? Очень просто, да? Там есть 4 составляющих фактически, да? Общение, реальность, affinity, они дают понимание. Что такое affinity? Affinity. Симпатия. Это странная вообще-то вещь, да? Это симпатия, которая измеряется в единицах длины, метрах, сантиметрах. То есть как близко я готов быть рядом с этим человеком. Tātad, ja jūs esat šeit tuvu, tad jums tas ir liels. Šis te vārds, ko jūs teicāt, tas no angļu valodas nāk, ja? Jums ir liela vai maza tagad tā afinitāte? Ceru, ka liela. Mums ir liela, tāpēc mums patīk komunicēt, mums patīk sarunāties, mums ir par ko sarunāties. Tas ir tā kā būtu šis te otrs komponents realitāte, ja? Un mums ir arī saskarsme, jo mēs saprotam. Mēs varam saprast viens otru, jā. Tātad tur ir kaut kādi komponenti, kurus būtu labi zināt. Protams. Un droši vien, jā, ka saskarsme ir tā lieta, kas mūsu dzīvē ir ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi svarīga un katru dienu ir klāt esoša. Tas ir viens no svarīgākajiem dzīves likumiem, komponentiem, ka tu vari vadīt savu dzīvi un veiksmīgi vadīt, jo saskarsme jebkurā vietā, gan darbā, gan ģimenē, gan uz ielas, gan kaut vai, es nezinu, vienkārši pretim nākošam cilvēkam vienkārši pasmaidīt. Tā arī būs saskarsme, un tev dzīve paliks skaistāka un rožaināka. Un kas notiek, ja šos likumus nezinu, vai zin un neievēro, vai nezinu un neievēro? Ему просто трудно. Ему просто трудно. Или человек отказывается от общения. Он боится тогда, может быть, да? Мы много раз, мы видим это в жизни, да, это реально можно видеть, да, человек боится куда-то идти, он боится позвонить кому-то, да. Es zinu, man ir ļoti bieži trāpījušies, sanācis runāt cilvēkiem, kuri saka, uz svešu numuru es neatbildu. Vai tad, kad man zvana svešs numurs, uzreiz tāda tā kā saspringums, kas tas ir, kāpēc man zvana, ko viņam no manis vajag?
Tas ir no šīs te, ja? А может быть, Operas, tā да, teikt. да, а может быть, это был вот тот счастливый случай. А он не взял трубку. Все. Bet tas tā ir viena lieta. Otra lieta ir arī tas, ka cilvēks jau varbūt savā dzīves gaitā, kā mēs iepriekš runājām, ka viņš tos likumus tā kā ievēro, tad viņš virzās uz priekšu un viņš tā kā ir veiksmīgs. Bet ja viņš likumus neievēro, tad viņš ir izdarījis kaut kādas lietas, kas varbūt nav tik labas, un tāpēc viņam arī bail ir šo te nezināmo numuru pacelt. Jā. Tā ir tā viena lieta, kas ir arī ļoti būtiska ētisku likumu un ētikas ievērošana, lai cilvēks vadītos tiešām, lai viņš būtu pats, lai viņš vadītu savu dzīvi, pirmām kārtām nodrošinātu sevi, tā kā savu esību, savu veselību un savu labklājību. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, lai viņš arī, teiksim, šo ģimeni nodrošinātu. Viņam ir ģimene vai tā ir, teiksim, sieva, bērns vai vīrs vai bērns vai vienalga, vai tie tenī brīdī ir vecāki vai brāļi un māsas. Un ka viss šis te kopā, ka viņam veido šo veiksmīgo издzīvošanu vai dzīvošanu. Ну вот простой живой пример, да, мы знаем, вот это из моей работы, да, когда люди берут в банке кредит и что-то не получается, он боится пойти и сказать. Но там не сидят волшебники в банках, да, они мысли не читают. Они не знают, что происходит. Ну пойди, скажи, что что-то не так. Un faktiski ar šo pašu viņš arī nogriež sev to iespēju tālāk kaut ko labu, tiksim, mainīt, vai kredīt nosacījumus, vai atlikt to maksājumu, vai pārskatīt kaut ko. Numurs, ko viņš negrib pacelt. Un tas ir tas numurs, ko viņš negrib pacelt. Un faktiski te ir saskarsmes likums, jo ja viņš zina saskarsmes likumu, tad viņš var ar jebkuru cilvēku sarunāt. Ну, здесь еще один компонент, да, есть еще законы шкалы тонов. Это относится точно вот к пониманию, да, если я знаю шкалу тонов, я лучше понимаю своего собеседника, я могу улучшить общение, я могу улучшить реальность просто потому, что я вижу и понимаю. Если я не вижу собеседника, вижу только себя, с кем я общаюсь? Хороший вопрос. Labs jautājums. Tas arī man ir tāds piemērs nāca prātā, ka, piemēram, cilvēki, es redzēju sarunu, kad ir viens nobēdājies cilvēks, viņam ir kaut kādas nepatikšanas, viņš ir zemu uz emocionālās toņu skales. Un otrs ir tikko vai dabūjis algu vai prēmiju, viņš ir priecīgs, un viņš nāk pie tā, kurš ir nobēdājies ar tādu emocionālu, es dabūju kaut ko. Tas pirmais, viņš nesaprot, par ko iet runa, ja, jo viņu atšķirības toņu skalās ir tik lielas, ja, bet ja tas otrs cilvēks, kurš tajā brīdī priecīgs, ka viņš redz, ka tas ir nobēdājies, viņš uzvest to savādāk, ja viņš zinātu šos te likumus, šos saskarsmes likumus, viņš darītu to drusciņu savādāk, viņš drusciņu nolaistu zemāk, ja, un sāktu to komunikāciju līdzvērtīgi tam otram un mēģinātu pacelt to otru. Šī brīdī viņiem nonāk konflikts faktiski, jo viņi nesaprotās. Jā, vienam ir slikti, otram labi. Otram ir labi. Un es domāju, to mēs arī ļoti bieži redzam. Un šeit vienkārši man šobrīd nāk prātā tāda lieta ļoti, ļoti raksturīga, labi, neteikšu visiem, bet pazīstama īpašība kā skaudība. Jā, viņa varētu būt no kaut kā šeit, teiksim, viņas tas sākums, tās saknes, ja, varētu būt tieši no šī te, faktiski likumu nezināšanas, neievērošanas, un ja otram izdodās, un man neizdodās, un man tagad gribētos kā viņam, un viņam ir labāk nekā man, un kāpēc, un ja es saprotu, kāpēc, varat to kaut ko darīt. Jā. Ну вот к вопросу еще вот про семейные проблемы, да, ведь это же вот, galvenais конфликт, я, родители, дети, да? Ну, надо же просто понимать, что маленький ребенок, он высоко по шкале тонов, он же бежит со своим вот там цветочком, он нарисовал там солнышко, он сам как солнышко, он бежит, мама, мама, смотри, вот солнышко, да, это высокий тон на шкале тонов.
А мама устала с работы. Да, она только что сняла эти туфли, у нее ноги болят. И она говорит, потом. Все, она его уронила, просто опустила по шкале тонов. Она не знала. Она не враг своему ребенку. Она просто не знает шкалу тонов. А потом это накапливается. Jā. Un šeit runājot par to dzīves garšu, jo tas bērns ar to saulīti, tā ir dzīves garša, un tad ir pilnībā, ja? Bet ja viņi no tādas dzīves garšas tiek nolaista, tad pēc tam, tad arī rodās šīs nevēlēšanās. Jā, šīs lēmumi un domas, labāk es mammai neiešu klāt, labāk es saulīti nezīmēšu, varbūt saulīti man nebūs tik laba. Nākošais varbūt es labāk neiešu, labāk es pasēdīšu mājās savā somiņā un vairāk neskatīšos apkārt uz pārējiem, jo es taču man tik pateicu, nenāc. Jā. Un tas dzīves, to, ko tu teici sākumā, tā dzīves prieka, dzīves garšas, tā kā samazināšana, un pēc tam viņi kļūt tik limitēti, ka mēs jau sakam, uz teātri neiešu, kino neskatīšos, ja nedod Dievs kaut ko sabiedrībā neiešu. Ja? Здесь еще один закон вступает в силу, да? Это закон исходящего потока. Если мы хотим что-то добиться в жизни, мы должны об этом сказать, мы должны что-то сделать в эту сторону, как-то дать людям понимание, что мы можем делать, да? Если я знаю, что я могу писать книги, и я не буду их писать, я стану счастливее? Нет. Я не стану от этого счастливее, да, только потому, что кто-то, может быть, когда-то в школе мне сказал, что я плохо пишу. То есть человек не становится счастливее, он останавливает себя, он не делает исходящий поток, да. И фактически это нечестно, это нарушение еще одного закона жизни, обмена. Потому что мы хотим от общества внимания, мы хотим на самом деле, да, какой-то помощи, какого-то внимания, какой-то заботы, но мы должны что-то давать. А если нас в детстве остановили раз, два, три, четыре, пять там, да, и мы уже стоим и боимся что-то делать. Тогда мы не можем дать, но хотим получить. Но тут получается очень интересный момент, да? Если человек знает, что он не может дать, он сам себя останавливает. Он говорит, нет, я этого не достоин, у меня, наверное, не получится. Viņš varbūt pat nezina, ka viņš nevar dot. Viņš vienkārši dzīvo to savu dzīvi tajā rāmītī, kā viņš ir sevi ielicis tajā somiņā, un viss viņam vairāk nekas neinteresē, bet par to došanu, jeb izējošo plūsmu, jā, man ļoti, ļoti patīk, ka mums patiesībā jau no seniem laikiem jau tautas paraži, jeb tautas paru dodas devējiem atdodas, jā, tas ir viens. Mēs arī raidījumā par to runājām. Un arī Rainis ir teicis savā dzejā, ka gūt var dodot, gūt var ņemot, un dodot gūtais neatņemams. Jā. Tieši tas, kad viņš uzsver, ka dodot gūtais neatņemams, tas, ka tu iedod, tu saņem pretī divreiz vairāk. Man ir tāda sajūta, jā. Jā, ja es piemēram, dodu smaidu kādam garām gājiem, viņš man smaida pretī. Man ir ļoti patīkami. Ja? Man nesen bija gadījums, parasti es nekad neņemu mašīnās svešus cilvēkus, bet tagad braucu un man aptur tantiņu. Viņi man saka, bet uz mani es nestāžu. Ne? Bet tā taču tikai tanti. Ja? Man labi, es apstājos un viņai tieši tramvajs bija aizgājis. Man prasa, vai es nevaru aizvest viņu līdz tam tramvajam, kurš stāvēs kādu brīdi. Es saku, ok. Pēc tam tā sajūta, ka tu esi iedevis tam cilvēkam šo palīdzību sniedzis, jā, vienkārši fantastiski, jā. Dianētika ir mācība par to, kā prāts ietekmē ķermeni, kā atgūt savu dzīves spāru, enerģiju un dzīvē būt laimīgam. Līdzīgi kā Krišjāns Barons ir savācis un sistematizējis latviešu tautas dziesmas, dianētikas autors Rons Habards ir izpētījis daudzas pasaules filozofijas, kultūras un garīgās pilnveides prakses un, turpinot pētījumus, radījis tehnoloģiju cilvēka spēju atjaunošanai. Pie mums
Latvijas Dianētikas centrā jūs varat apgūt šo mācību, apmeklējot dažādus kursus, treniņus un seminārus. Ziedu salonā Alora ziedi, rotājumi, dāvanu saņošanas pakalpojumi, svētkiem un ikdienai, visiem dzīves gadījumiem. Ziedu salons Alora – jūsu vēlmes mūsu izpildījumā. Es nezinu, kā lai to vispār pasaka. Lūdzu, piedod. Es zinu, es esmu cūka un manai krāpšanai nav attaisnojumi, bet tā bija tikai viena reize. Tas notika benzīntankā. Jau tajā brīdī, kad es pieliku viņai savas lūpas, es sapratu, es esmu pieļāvis milzīgu kļūdu. Vecīt, tu atkal ar kafiju sarunājies? Kas notiek, ja šos likumus cilvēki neievēro vai nezina? Nu, tad arī ir tā, kā es iepriekš minēju, kad viņš sēž savā kastītē 4 stīnās un viņa izdzīvošanas potenciāls, jo viņa virzība uz veiksmīgu dzīvi, viņš nav laimīgs, vienkārši runājot, viņš nav laimīgs. Все очень просто, да, мы все видели, вот каждый, кто в городе живет, видел, да, как кошка перебегает дорогу. Вот она уши прижала и побежала. Она рискует жизнью. Она каждый раз рискует жизнью, она просто не знает правила, по которым ездят машины. Точно так же человек, когда он выходит в жизнь и не знает правил жизни, он рискует. Ну, может быть, не жизнью, но вкусом жизни и счастьем. Это точно. Jā, un tāpēc ir baigi svarīgi tomēr zināt šos likumus. Un, ja nu viņa gadījumā nav zināmi, tad ar viņiem var iepazīties mācoties vai izglītojoties attiecīgi. Tieši tāpatās, kā mēs visi zinām, ka ziemā mums ir jāapģērbjas, jā. Lai nenosaltu. Bet tas, ka mums ir jātīra zobi, jā. Lai, teiksim, nebūtu tik bieži jāremontē viņi, lai mēs saglabātu savu veselību. Jā. To visu mēs zinām, tāpēc, ja mēs kaut ko nezinām, tad mēs tā kā varam то обгūt vienmēr. Ну, даже простой пример, да, вот мы знаем, да, вода кипит там, при температуре 100 градусов. Если я это знаю, я могу себе сварить кофе. Конечно. Если я этого не знаю, то получится у меня кофе или нет, это большой вопрос. То есть это уже случай, тогда не я отвечаю за кофе, а я не знаю кто. Кто-то отвечает за то, какой кофе у меня в чашке. Ладно, если кофе, а если это моя жизнь, и я не знаю законов, какую жизнь я себе приготовлю, что я сделаю? Тогда получается, что человек зависит от случая. Кто-то, varbūt paveiksies. Да, может быть, кто-то позаботится, и ему повезет, а может быть и нет. Tas ir tas, ko mēs runājām par kontroli, jā, par to, ka mums ir svarīgi savu dzīvi kontrolēt, nevis lai dzīve kontrolē mūs. Tas, ka mēs zinām, ka mēs gribam iet uz šo mērķi, piemēram, uzvārīt kafiju. Ja? Tad mēs uzvāram ūdeni un aplējam kafiju vai vienalga kāda cita tehnoloģija. Bet mums ir zināms, kā to izdarīt. Ja? Mēs kontrolējam šo procesu. Ja? Vai palūdzam kādu? Jā, vai palūdzam kādu palīdzēt. Ja? Tāpat mēs negaidām brīnumu. Mēs zinām, ka mēs gribam labu darbu, tātad mums ir jāizdara kaut kādas darbības, lai mēs viņu iegūtu. Tātad, ja mēs gribam labu darbu, ja es pareizi sapratu, mums ir jātaisa izējošā plūsma, jāpasaka, es esmu tik labs meistars tajā jomā, vai protu to. Jā. Tad mums ir jāparāda, ko es esmu izdarījis, lai man pretī dotu kaut ko. Tad vajag komunicēt. Protams. Viss šīs lietas, ko jūs nu pat teicāt, faktiski
ir klāt esošas. Tas būtu tas dzīves likuma ievērošana, jeb kontrole. Ja? Un vēl, lai būt хорошим специалистом, человек должен уметь учиться. Он должен уметь учиться. Я не могу быть хорошим бариста, если я не умею варить кофе и боюсь этого кофейного аппарата. Я боюсь кнопочки нажимать. Я не могу, все, закрыта тема. Закрыта совсем. Человек должен быть способным учиться. Но если мы посмотрим на статистику, да, как много сейчас детей, которые выходят из школы, с трудом умея фактически читать. Да? Как это называется теперь? Это модное слово. Дислексия. Да. Дисграфия. Да. Ах, у меня дислексия. Ах, я теперь не умею читать на всю жизнь. Vai tur kaut ko var darīt ar disleksiju? Es uzreiz jautāšu, ja? Tāpēc, ka es domāju, ka tēma gana aktuāla un šobrīd diezgan daudz par to runā. Но это так просто. Это так просто. Да? Это просто у человека в самом начале появились непонятые слова. Par lasīšanu. И он испугался дальше идти. Все, я не могу. Я не могу. Это просто технология обучения. С этим точно можно что-то сделать. Jūs gribat teikt, ka ar mācību tehnoloģijas palīdzību var izsināt disleksijas jautājumus, un tas arī ir viens no dzīves likumiem? Ja? Es domāju, ka jā. Ja tai lietai pieiet pietiekami nopietni un ar šo sirkstošo ar disleksiju strādā tiešām pēc tehnoloģijas, tad es domāju, ka to ātri vien var atrisināt. Jo nav jau tā, ka tas bērns, kurš varbūt skaitās, ka viņam ir disleksija, ka viņš nekad neiemācās lasīt. Viņš jau iemācās lasīt, tikai tas process viņam notiek daudz lēnāk, jo vienkārši dzīves gaitā viņš apgūst tos neskaidros vārdus. Un varbūt nevis lasot, bet, teiksim, kaut kā savādāk. Jā, savādāk. Bet ja viņam atdod spēju mācīties, jūs man vienkārši šobrīd šokējat abas divas ar šo, teikšu atklāti, bet es tagad tā saprotu, ja viņam atdod šo spēju mācīties un spēju lasīt gana agri, tad viņam patiesībā diezgan atverās arī, teiksim, iespēja dzīvi baudīt visā krāšņumā. Он сможет больше знать, у него открываются ворота в другую жизнь, ворота в интерес, конечно. Тут в Ригу приезжал лектор, который работал с Министерством образования Монголии, Константин Маламуш, и я очень запомнила его пример, когда он сделал опрос он вообще занимается в области образования, да, он работает на уровне министерств, да, и они сделали опрос учителей математики, и попросили учителя математики сказать, что такое математика. Учителя математики не могли сказать, что такое математика. Вопрос, а как они детям объясняют? Es pilnīgi piekrītu Linai, jo es arī savam bērnam skaidroju šo vārdu matemātika. Viņš man arī visu laiku teica, ka man nav matemātiskās domāšanas visu. Nē. Jā, tad faktiski spējas mācīties tās arī ir viens no šīs svarīgākiem dzīves likumiem, kurus vajadzētu apgūt tieši par šo spēju. Смотрите, на сегодняшний, это раньше было, да, много поколений в одной семье занимались одной профессией. Там сапожник, династии, да, там были, да. Сейчас жизнь такая динамичная, что одной профессии на одну жизнь не хватает. Реально не хватает. Мы все время должны чему-то новому учиться. А если человек не может учиться, что он может делать? Насколько он способен жить полной жизнью? Он же остается во вчерашнем дне. Ja viņš ir automehāniķis, tad viņš būs arī automehāniķis līdz mūža galam. Нет. А если завтра поменяется технология, и уже его умения не будет надо, уже там будут какие-то другие машины. Viņš arī nespējas, teiksim, kaut ko citu apgūt, ja viņam nav šīs tehnoloģijas, pat nevis automehāniku, bet arī kaut viņam... Bet viņš varētu būt labs metinātājs, vai varbūt viņš varētu iet marketingu studēt.
Jā, principā es saprotu, ka katram cilvēkam to ceļu ir daudz. Jā. Un pa kuru ceļu viņš iet un kā viņš iet, kādā kvalitātē. Tas ir atkarīgs no dzīves likuma zināšanas. Tas ir atkarīgs no dzīves likuma zināšanas un no tā, kā viņš, teiksim, ko viņš arī grib. Un jo viņam ir šīs te aprobežotākas tās zināšanas, jo viņš arī mazāk grib. Jo viņam ir liekas, ka tas, kas man ir labi. Vairāk man nevajag. Ja? Varbūt tad mēs nebeigsim uz šo te nezināšanu, bet tomēr uz zināšanu. Ko dzīves likumu zināšana, saprašana un pielietošana var dot cilvēkam? Очень просто. Если человек это знает, он может расширить свои возможности туда, куда он хочет идти. Реально туда, куда он хочет. Если он хочет выращивать цветы, он должен что-то узнать о цветах, иметь affinity к цветам. Да? Он может это делать. Или ему сказали, нет, у тебя неправильные руки, ты не можешь цветы выращивать. То есть или ему кто-то закрыл по глупости или как-то, да, эту дорогу, или он может их сам открывать, как он хочет. Он может чувствовать вот этот вот вкус, цвет и запах жизни. Paldies! Mūsu raidījums tuvojas noslēgumam. Ko es gribētu novēlēt mūsu skatītājiem? Šis ir mūsu pēdējais raidījums ciklā. Tas, ko es gribētu novēlēt, ir paņemt kaut maz drusciņas no šiem 10 raidījumiem, kas ir bijuši, pielietot to dzīvē un būt laimīgiem. Я бы хотела пожелать счастья, радости и вкуса жизни каждый день. Paldies mūsu raidījuma viešņām. Dzīvē ir noteikti likumi, un šo likumu zināšana un ievērošana mūsu dzīvi var padarīt daudz krāsaināku, veiksmīgāku un laimīgāku. Jums novēlam zināt šos likumus un vadīties pēc tiem, gūt panākumus un piedzīvot uzplaukumu. Ar jums kopā bija raidījums Izzini sevi, iepazīsti dzīvi, un es, Inga Cironaka.